Te vajag sekojoši. Ķīnas kāposts vai šitas ledus kāposts, olas, piens, majonēze, tomāti, kaut kāda gaļiņa, vai nu vārīts šķīns, kaut kāda maigāka, rīvēts siers, sēnes, nu man ir šī gadījumā šīs, bet var jebkuras, sāls, kaut kāda garšvieliņa drusku un baziliks. Es pielikšu vēl nedaudz laksa, redzēs, kas notiks. Un es jaukšu visu to tādā celofāna maisiņā. Es sagriezu dažas lapas tos salātus, piebēru drusku sāli, laksīt drusku piegriezu, un tagad viņi, nu tā, ar tādu samīcīšanu drusku viņi atsalo. Es ieliku to maisiņu iekšā tādā bļodiņā, ja, lai visi ir ērti taisīt. Un mēs šoreiz taisīsim ar 4 olām. Tālākais viss notiek uz izjūtu. Tagad es piespiedīšu majonēzi, attiecīgi, cik mums tur tas, nu, kāds vēlms, un drusku piena. Un tālāk visi ingredienti pēc kādas aizies iekšā. Okay? Es sakapāju ķiršu tomātus, nu, 4 daļiņās tā. Viss. Sagriezu vistas girosiņu tādās mazos gabaliņos. Bet var arī, kā jau es teicu, izmantot šķiņķi. Bet nu vārīt gaļu, lai nav cieta. Labi? Es te sakapāju nedaudz sēnītes tādu gabaliņu, bet nav obligāti šīs celmenes marinētās, var sālītes, sēnītes vai kādas, vienalga. Viss. Tagad es piebēršu tādu krietni ņukuci ar sieriņu. Tas mums ļoti labi iedos tumīgumu tam visam pasākumam. Un tāda neliela noslēguma buķetīte mums būs. Man ļoti garšo, kad redz, kā mums te dārziņš ir neliels. Es burtiski paņēmu dažas lapiņas bazilika un drusku viņam iešķelšu, tā, lai viņš mums pa visu omletīt aiziet un visam vajag foršo tādu sirsnīgu garšiņu iedos. Upsā! Un es piebēršu drusku, man vajag patīk indiešu karīs. Es viņu drusku šoreiz arī pārkaisīšu pāri, jo viņš arī tāds pie olēdiem, viņš ļoti labi. Nu, lūk, un tagad to visu mēs saņemam maisiņā. Un duši ir sažļanskāji, mums viņu visu vajag samaisīt. Un tagad mums vajadzētu tā, kā es viņu smuki samaisīsies, ja? Tad mums vajadzētu, nu, negalīgi izslēdot gaisa palikšanu, bet, nu, pēc iespējas. Tā apmēram mums skaisti. Un mēs viņu paņemam aiz sienam. Un tas ir pagaidām viss. Tagad mēs skatāmies, kas mums ūdens ir uzvārījies. Un mēs liekam iekšā to maisiņu. Un uzņemam laiku 15 minūtes, bet neliekam tādu baigo vārīšanos tā, lai viņš tur vārās, bet tā. 15 minūtes pagājuši, tā jāpaveic vēl viens varoņdarbs. Šis ir jāapgriež apkārt uz mutes. Nu, lūk. Man tas izdevās smuki. Un liekam vēl uz 15 minūtēm. Tā, mēs tātad esam novārījuši vēl viens 15 minūtes, slēdzam uguni ārā. Un tagad šito brīnumu kaut kā vajadzētu izdarīt. Nu, vā, smuki. Tā, nu vienkārši tagad pārgriežam maisiņu, izveļam omletīt ārā, nu tāda viņa mums ir. Varbūt viņa neizskatās dizainiski pareizi, bet ticiet man, garša ir foršā. Nu, un šķīvi jau izskatās simpātiskāk. Karsta.